Es un mana izkapce. Man liekas, ka viņa nav asa. Un ar viņu nevar neko. Man īstenībā nav ne jausmas, kā viņu pareizi jātur. Bet pamēģināsim. Es vispār neko nenopļauju. Vispār neko. But this is so fun. Bet man vajag tikt vismaz šādi. Man vajag tikt pie vībotnēm. Labdien, man sauc Beāte un laipni lūgti manā YouTube video. Man vectētiņš kādreiz mācīja pļaut zāli ar izskapti. Es biju ļoti maziņa un es izskapt nevarēju vispār. Vispār noturēt rokās. Šis skaitās? Šis skaitās? Bļāviens. Viņas ir tik garas. Viņas nositu, nevis nopļauju. Šis ir, nevis, šī izskapts ir domāta, lai nosistu. Nevis, lai pļautu. Dievs, te ir. Pastieties, cik viņas ir garas. Viņas ir fucking manā augumā. Bet es tikšu līdz vībotnēm. Es tikšu līdz viņām. Es tikšu. Mums nav tik daudz tās vībotnes, bet es eju. Es eju iekšā. I'm all in. Šis ir tik interesanti. Es šito mēģināju saņemties izdarīt jau 2. dienu. Es esmu tuvāk vībotnēm. Re, kur viņas ir. Viena. Vībotnīte, mīļā, nāc pie manis. Nepaņēmu nazi, bet man ir spēks rokās. Kāpēc es lasu vībotnes? Man kāds prasīja, kāpēc vībotnes? Es asociēju sevi ar šo augu, jo viņa ir ļoti spēcīga. Viņa ir attīroša. Oi, nē. Man tikko sejā nātra vietīgi nopājāja man vaigu. Laikam vajag aiziet pēc tā naža. Kur mans nazis? Ir augs, kuru es vācu, ar kuru es ļoti rezonēju. Un viņa ir nezāļu karaliene, kā Nini saka, un sauc viņu par nezāļu karalieni. Jā, viņa noteikti ir, jo viņa ir stipra. Un viņas smarža ir skaista. Man ļoti patīk, kā tas smaržo. Un man ļoti patīk viņu dzert vakarā. Viņa ir nomierinoša. Un viņa ieved dziļākos sapņu piedzīvojumos. Vismaz tā ir mana pieredze. Es dzeru vībotni, tad es savienojos ar savu es. Viņa mani liek atcerēties, kāda es savvaļīga esmu. Re, kur man ir viens kārtīgs vībotnes pušķis. Pastieties, cik skaisti. Šitādu te pušķu man var izlaidumā dāvināt nākamgad, kad es pabeigšu maģistratūru universitātē. Jā, es tagad salasīju, cik es varēju salasīt. Šogad ir diezgan maz vībotnes man pļavā, bet pietiekoši, lai sataisītu pāris kvēpināmās buntītes. Un lai arī uztaisītu pušķīt priekš tējas. Šodien ir ļoti forša diena. Un es ļoti izbaudu šo laiku šeit. Šobrīd es atrodos Saulstaros, savā dzimtas zemē. Un šeit es esmu ieradusies, lai atcerētos savas saknes. Ne jau tikai dzimtas saknes, bet pati sevi. Lai svinētu sevi šoreiz. Iepriekš es braucu uz šejienu,
lai dziedētu sevi, lai atvienotos no visas pasaules un pieslēgtos sev, bet šoreiz es to nedaru. Šoreiz es ļauju sev vienkārši piedzīvot, sevi nedziedēju. Es domāju, ka dziedināšanās notiek pat par sevi. Un vai mēs ļaujamies tai vai nē, tas jau no mums pašiem atkarīgs. Kaut kā tā. Ko es jums varētu pastāstīt? Tik sen neesmu taisījusi video, es pat nezinu vispār, vai tas tiks samontēts, bet mana draudzene, es viņai teicu to, ka es braukšu, paņemšu līdzi kameru, tu jau redzēsi, kas notiks un kas vispār montēs šo. Un viņa teica, zini, nav svarīgi, vai tu kaut ko samontēsi, vienkārši filmē. Filmē, ja tāda vēlme ir, un tad es to arī daru. Jā, ko es varu pastāstīt? Es esmu šeit, jo es, kā jau es teicu, svinu sevi. Ir ļoti savāds ceļš noiets, un gribās kaut kā to atzīmēt, tā apzināti, esot klātbūtnē, piedzīvojot, sajūtot, ļaut sev sajust. Ļaut savas emocijas paust un piedzīvot tās, nevis tās gremdēt, nevis tās apspiest vai censties izprast, bet vienkārši ļaut tās sev piedzīvot. Un visus šos gadus es esmu runājusi par to, kā iepazīt savas emocijas, un šis YouTube kanāls, ja šis vispār nonāks YouTube'ā, šis YouTube kanāls ir bijis par to, kā es sevi izpaužu, par to, kā es mācos saprast savas emocijas caur kaut kādām darbībām, piemēram, kā filmēt video, dalīties ar kaut kādām mācībām, savām dzīves, dalīties ar praktiskām lietām. Bet tas viss kaut kā tā izčabēja, jo es nebiju pārāk veselīgā savā prāta stāvoklī, un līdz ar to mans radošums vienkārši izčabēja. Lai arī cik ļoti es centos to saglabāt, man nebija resurss vairs darīt tās lietas, kuras man tiešām sagādā prieku. Un galvenokārt tas bija tāpēc dēļ manām izvēlēm, kuras es izdarīju, jo man likās, ka tam ir jābūt tā, ko es darīju. Un liela daļa no maniem YouTube video tapa laikā, kad es biju attiecībās ar cilvēku vienu. Tie, kas man seko jau sen šajā kanālā, tie jau droši vien redzēja šo cilvēku un piedzīvoja mani caur to, jo tas, ko es sapratu, ir tas, ka es ļoti saplūstu ar cilvēkiem, ar kuriem es pavadu ļoti daudz laika kopā, un nevienmēr tie cilvēki ir veselīgi. Mums visiem ir tādi cilvēki, kurus mēs ielaižam savā dzīvē, un gadās arī tā, kad viņi nav tā veselīgākā mūsu izvēle, bet mēs tik ļoti pieķeramies kaut kādai daļai pie tiem cilvēkiem, un mēs nedaudz pazaudējamies, varbūt vairāk kā nedaudz pazaudējamies. Tā. Un, man jau ir jāsaka tas, ka man ir liels kauns par sevi, kā es tāda gudriniece, apzinātības praktizētāja, jogas skolotāja, psiholoģijas studente, tā varēju vispār nokļūt tādā situācijā savā dzīvē, ka es nonācu toksiskās attiecībās. Galvenokārt jau
ne jau tas cilvēks ir vainīgs pie tādām manām izvēlēm, bet tas, kad nu, ziniet, nav viegli runāt par šo, un es gribu būt pēc iespējas patiesāka un nevainot nevienu, bet mēs kļūstam toksiski, kad mēs sevi neapzināmies un nespējam pieņemt citus. It īpaši cilvēkus, kurus mēs izvēlamies ielaist dzīvē, kurus mēs gribam tā kā paturēt sev, kā īpašais cilvēks, pie kura es varu patvērties, paglāpties, smelties spēku, iedvesmu, vēlmi dzīvot. Bet mēs, ziniet, ko mēs aizmirstam darīt? Mēs aizmirstam to, ka neviens jau mūs nevar izglābt. Neviens no mums nevar izglābt, ne tikai mēs paši. Mēs paši varam pie sevis vērsties tad, kad mums ir visgrūtāk. Bet tas nenozīmē, ka mums nevajag citus cilvēkus ielaist dzīvē. Tā ir daļa no šīs dzīves. Būt kopā ar tiem, kuri pieņem un atbalsta un nenosoda mūs. Jo mēs jau katrs ejam cauri savai dzīvei, varbūt nelielās bailēs, varbūt lielās bailēs, un mēs jūtamies sarūktināti, kad mēs nesaņemam kaut ko no kāda, ko mēs gribam dabūt. Ak, Dievs, es te jau tā aizmuldējusies esmu, bet jūs saprotat domu? Saprotat, ko es domāju? Es arī saprotu to, kad te noteikti, kas skatīsies šo video, kas ir svešinieki, kas mani nepazīst, gribēs kaut ko komentēt un ieteikt. Bet tas, ko es esmu iemācījusies, ir nedot savu ieteikumu tad, ja tas netiek lūgts. Un es šeit nenāku lūgt ieteikumus. Es šeit nāku, lai dalītos ar savu pieredzi, jo es zinu to, ka man noteikti būtu laiku pa laikam noderējusi pieredze, ar kuru dalās kāds cilvēciņš. Jo tās pieredzes ir tās skaistākās un visvērtīgākās. Mēs nekad nevarēsim iedot kādam to, kas ir mums, tā, lai tas cilvēks paņemtu to tieši tā, kā tas ir tev. Mēs varam tikai savu perspektīvu parādīt, mēs nevaram to iedot. Jo tāpat katrs caur savu prizmu lūkosies. Jā, nu tā kaut kā, mīļie, tā es te sataisīšu savas slotiņas. Būšu nedaudz apšņikājusi vībotnītes. Jā, es jūtos ļoti labi. Ja es sev jautāju, vai es esmu laimīga, tad es teikšu tā, ka jā, es esmu laimīga, jo es esmu mierā ar sevi, es esmu pieņēmusi ļoti daudz šķautnes par sevi. Es vēl joprojām mācos pieņemt. Es neesmu perfekta, neviens tāds nav, lai arī cik ļoti gribētos domāt, ka gan jau kāds ir perfekts un es varētu no viņa kaut ko paņemt, bet tā nekad nebūs. Mēs nevaram paņemt, kā jau es teicu. Bet es varu runāt par sevi un baudiet dzīvi, mīļie, vienkārši baudiet dzīvi, kāda tā ir, pieņemiet to caur arī grūtībām, jo tās grūtības mums tik ļoti daudz ko iemāca par mums pašiem, kā mēs tiekam galā ar dzīves situācijām, kuras mums piespēlē dzīve, jo mēs paši ejam šo ceļu. Mēs esam bišķiņi paši vainīgi pie tā, kādu ceļu mēs izvēlamies iet,
vainīgi pie tā, ka mēs nonākam uz nepareizā ceļa, jo mēs izvēlējāmies nonākt uz tā ceļa. Tas, kurš ir grūts, kur ir sāpes, skumjas, apvainojumi, dusmas, mēs izvēlamies tādu ceļu iet. Neviens mums nespiež tur iet. Mēs jebkurā brīdī varam nolikt no tā ceļa. Bet, protams, mums ir dzīves atbildības, mēs uzņemamies atbildību par kaut kādu lēmumu, kur mēs izdarām, un bieži vien tur ir sekas, vai tur ir iesaistīta nauda, vai mājdzīvnieki, vai bērni, vai īpašumi, vai ģimene, laulība varbūt, kaut kādi nākotnes sapņi. Un